Tā, tā. Labvakar. Tā, tūliņ sāksim runāt par mācībām, kas ir senas kā pasaule, bet izrādās, ka ne visas šīs mācības mums tā ļāva uzreiz apgūt. Un tāpēc tā. Labvakar, labvakar, vēlreiz tātad labvakar tiem, kas Zoomā piedalās klātienē. Tie, kas skatīsies ierakstus, arī tiem labvakar. Man ir bezgalīgi liels prieks tikties šodien un stāstīt par šīm mācībām. Man ir tāda no vienas puses satraucoša sajūta, no otras puses es zinu, ka visi tie cilvēki, kas grib apgūt šīs meistara mācības, ir mani zināmi, mīļi, un es viņus zinu daudz varbūt labāk nekā viņu radi draugi paziņas, jā, tikai no citas puses. Un satraukums ir par to, ka mācības, par kurām es runāju, nu, gan es jau gan ar viņām strādāju, nu jau 5., 6. gads jau iet, taču vienalga nav viņas vēl tā līdz galam noslīpētas, nav līdz galam izveidotas, un tāpēc ir šis nelielais satraukums. Nu, redziet, vispirms es jums nedaudz izstāstīšu, ar ko tad atšķirās šīs meistara mācības no tām, ar kurām jūs jau esat pazīstami, ar kurām jūs strādājat, un es ceru, ka neesat to pārtraukuši un strādājat regulāri, jo atcerieties, karmas mācība ir tā, ar kuru mums ir jāstrādā līdz pat šīs dzīves mācību beigšanai, ja? Un tā tad ar ko atšķirās meistarmācības no šīm parastajām? Nu, redziet, viss mainās. Zeme mainās, visums mainās. Jūs to ļoti lieliski zinat. Radās šīs jaunās enerģijas, ar kurām jūs arī jau esat iepazinušies, lielais vairums. Taču parasti jau ir tā, ka sāk kaut kas globāli mainīties, tad visas tās izmaiņas, kuras rada šīs te jaunās iespējas, jaunās vibrācijas, jaunais laiks, visas viņas nevar apgūt tā vienlaicīgi. Un mēs visi esam tikai cilvēki, arī tie, kas māca citiem, arī man tas viss bija jauns, un, protams, katram šīs te lietas nāk citādāk pie cilvēka, katram caur savām mācībām. Cits to jau jūt, cits to apzinās, cits tikai tagad mācās. Nu, redziet, tad, kad es strādāju ar jums, nu, tas diapazons ir gana ilgs un gana garš. Es esmu strādājis ar cilvēkiem arī pirms gadiem, 7, 8, vēl vecajā jauno psiholoģiju centrā, vēl vecajās telpās. Un tātad tās mācības jau pašas par sevi atšķirās no tām, ko pēdējos gados es mācu. Bet visiem šiem laikiem, visiem šiem gadiem un izmaiņām ir bijis kaut kas kopīgs. Jā, protams, es vienmēr esmu pieskārusies tēmai par to otru pusi, par šo te tumsas pasauli, par egregoriem, par gūnām. Jā, es esmu pieskārusies, bet tā garām ejot. Ja? Un kopīgs arī tas, ka bija situācijas, uz kurām es godīgi atbildēju, ka es nezinu atbildes, jo es neesmu ar to saskārusies. Un ticiet vai neticiet, gadus 6 atpakaļ man pat prātā nenāca doma, ka es varētu kaut ko apgūt tik radikāli citādu, nekā jau to es esmu apguvusi. Lai gan patiesībā arī tas, ko es manā uztverē pa vecam, nu, lielajam vairumam cilvēku, kas tikai sāk, teiksim, tā nopietni ar sevi strādāt, tas arī ir jauns, bet, nu, tātad katram jau ir savs tas ceļš, jā. Nu, lūk, un pirms gadiem 6
tad, kad jau nu, ir tā, ka tam cilvēkam liek mācīties atbilstoši tam, kādam līmenim viņš ir nobriedis un kādam viņš ir gatavs. Un tātad pirms gadiem 6 palīdzot saviem skolniekiem, kuriem gāja gan grūti, un konkrēti bija viena ģimene, kurā man bija tuva mīļa, un tad, kad šai ģimenei tika veikts tāds pamatīgs dempings no dēmonisko enerģiju puses, viņiem jau aizgāja tik tālu, kā bizness tika paralizēts, tika veikti draudi jau dzīvībai. Mana skolnieka, nu, loģiski, tad es negrib sāku skatīties, kas tad īsti notiek, lai gan es, kā jūs zinat, vienmēr esmu teikusi, ka es ar cilvēkiem nestrādāju. Nu, nestrādāju, bet es ar viņiem nestrādāju tā kā, teiksim, dziednieki to dara, vai ekstrasens, vai citi meistari. Bet nu, tas brīdis bija tāds, ka man nebija izvēles, un tad es sāku skatīties un vērtēt, kas notiek, kāpēc notiek. Un tā soli pa solim, tagad nestāstīšu, kādi tie soļi visi bija. Nebija tas tā vienā dienā, nebija tas tā vienā gadā, bet strādājot, skatoties, piefiksējot, visums, protams, arī dod informāciju. Tad, kad visums jūt, ka cilvēks meklē atbildes un viņš tuvu tam, un tad viņš arī iedod tādas atslēgas vārdus, parāda kaut kādas tādas nianses, kuras ir jāapgūst. Nu, un tā tad pamazām gan tā ģimene tika izglābta, gan vīrs palika dzīvs, aizgāja gan 2 suņi. Tie paņēma uz sevi arī visu to, kas tur notika, bet, nu, fakts kā tāds, ka ar to situāciju strādājot, es sāku jau pavisam nopietni saprast, ka ir tēma, par kuru ir jārunā, jo tad, kad tu esi palīdzējis tā, it kā negribot, bet, nu, gribot vienalga, vienam cilvēkam vienmēr jau nāk nākamais un nākamais un nākamais, jā. Un arī grupās arī tie cilvēki, ar kuriem es strādāju, viņiem arī dažādi jautājumi cēlās augšā, arvien dziļāki, arvien sarežģītāki, arvien kaut kas nāca tāds, par ko es vispār arī agrāk pat neskatījos, jā. Nu, un lūk, un vārdu sakot, es nevienmēr varēju atbildēt uz viņu uzdotajiem jautājumiem, un pamazām strādājot, arvien vairāk, es nonācu līdz tādam brīdim, kad jau man bija pilnīgi skaidrs, kas notiek pasaulē un kāpēc vispār par šo pasaules otro pusi nerunāja. Mums runāja tikai par šo skaisto, par gaišo, par labajām domām, par labajiem mērķiem, par labajām visādām praksēm, kas, protams, ir ģeniāls un labas. Tas viss nekur netiek, nu, nenoliegts, ar to ir jādomā pozitīvi, ir jādzied, ir jādejo, bet pie viena nosacījuma tu nedrīksti dziedāt vai dejot, vai veikt kaut kādas mākslīgas piedošanas prakses, ja tev ir problēmas, ja tev ir jārisina esošās problēmas, jo izrādās, ka tas viss nav bijis tik viennozīmīgi. Kāpēc pēdējos gadu desmitos ļoti, ļoti izplatīts bija šī apzinātā runāšana uz to, kad ir jāveic šīs skaistās labās prakses un nevajag domāt par slikto un nevajag skatīties un ļoti daudzos portālos, kad arī tā paskatās, ir ļoti daudz cilvēki, kuri māca apzināti nonullēt problēmas, izlikties, ka nekas neeksistē, jā, un nedomāt par šīm lietām, mākslīgi kaut kur iet projām. Un tas patiesībā nav tā viennozīmīgi, jā, jo, nu, pasaule ir tāda, kāda viņa ir, un tajā brīdī, kad cilvēks sāk saprast to, ko mūsu senči ir sapratuši, ka pasaulē ir šī diena un nakts, šī dievišķā pasaule un šī dēmoniskā pasaule, viņi zināja, kā rīkoties. Viņi dziedāja tad, kad viņi bija pastrādājuši, jo viņi veikuši rituālus, viņi strādāja ar sakrālo ģeometriju, veica prakses, un tad dziedāja, dejoja, priecājās. Un tad viss bija harmonijā, ja? Jo viņi jau to zināja, bet, nu, laika gaitā
tiem cilvēkiem visas šīs prakses tika tā drusku mākslīgi liktas aizmirst. Un patiesībā tas, kas notiek pasaulē, nu, kulminācija jau bija šī te pandēmija un tās nemitīgās krīzes. Nu, tas arī nāk, viss ir iekš šīs pašas situācijas. Jā. Tad, kad cilvēki tiek izolēti un cilvēkiem informācija vispār tiek piegriezta un viņus tur tikai ar bailēm par nēsošu kaut ko, nu, tādā veidā cilvēki tiek, nu, tā drusku tā kā nobīdīti ne tur, kur viņiem tas būtu jādara. Ja? Un tā tad tā pamazām strādājot, mainoties, man radās tāda. Protams, man jau tas uzdevums ir vienmēr, ja ir problēma, tad ir risinājums, automātiski nāk uzreiz prakse un kāpēc tas ir un kā jādara. Un tā man radās mācības tā sagrupējās, kā radās tas pamata līmenis, kas ir līdzšinējās mācības, kuras ir jāapgūst, un tās ir jāapgūst. Viņas nedaudz drusku pamainījušās ir termini pamainījušies, ir dažādas tādas nianses, bet pamats ir tāds pats, un sevišķi tiem, kas strādā ar citiem cilvēkiem, kas varbūt vienalga kādā veidā vai mācot vai palīdzot. Tas pamata līmenis ir vienalga tas svarīgākais, jo nu, tas ir tieši tāpat kā dzīvē. Mēs taču nevaram no pirmās, otrās un no vidusskolas klases pārlekt, nepabeidzot, nesaprotot uz augstskolu, jā, jo vienkārši ir jāsaprot pamata lietas, lai varētu jau iet dziļāk, pamatīgāk un tālāk. Nu, lūk, un tā man radās šīs te meistara mācības, kas ir tas otrais padziļinātais līmenis, bet ar to jau arī nebija tā vienkārši, jo nu, cilvēks jau izdomā, loģiski, es jau arī izdomāju, nu, redz, cik labi, man ir prakses un ļoti daudz, kas ir mainījies, un man būs tā skaisti salikts, kā padziļinātā kārma, padziļinātā viss tā pa plauktiņiem. Nu, es tā saliku, bet tad, kad man radās pirmā grupa, kā es viņus saucu par saviem izmēģinājumu trusīšiem, jo viņiem bija jāpiedzīvo viss tas, kā rodas prakses, kā viņas slīpējas, kā viņas mainās, un viņi piedalījās šajos procesos, jo lielākā daļa tēmas, kuras radās, bija tieši šo skolnieku izceltas, jo izrādās, kā ne jau tikai pirms 5 gadiem, un tad, kad es sāku strādāt un palīdzēt cilvēkiem ar to, tikt galā ar to otru pusi, jā, ar to tumsas vai dēmonisko pusi, arī meistaros cilvēkiem ir problēmas, par kurām beidzot viņi var sākt runāt, jo līdz šim tas bija tāds tabu arī viņiem. Un tātad tas pirmais kurs, viņiem mainījās gan. Man bija skaisti salikts padziļinātā kārma, un tad, kad es sāku strādāt, tad, kad jau bija kaut kāda trešā nodarbība, es sapratu, ka mani visu laiku ved kaut kur citur, jo man likās padziļinātā kārma ir tā, kā es to sapratu. Ja ejam pamatīgāk, dziļāk, šeit mēs līdz tai karmas mācībai klasiskajai mēs nekur netiekam. Mums visu laiku bīda tēmas, kuras nav saistītas it kā ar tām mācībām, kuras es gribēju tā kā drusku padziļinātāk iziet. Un tas man sabojāja garstāvokli. Es domāju, kas notiek, jo nu, es tik labi biju visu izplānojis, bet pat cik tās prakses veidojās un tēmas nāca arvien vairāk, arvien interesantākas, es sapratu, ka tā padziļinātā karma ir tieši tas, ko man dod, ko man visums sūta caur skolniekiem, caur problēmām, kuras man pēkšņi uzrodās arī manā dzīvē, arī man, jo mani pirmie meistari jau zina šo teicienu, kad es atnāku uz nodarbību, un es atkal esmu spiesta teikt, jo dziļāk mežā, jo resnāk tie koki, jo arī man, kaut arī es strādāju jau 30 gadus, un vēl pēc savām mācībām man likās, ka es esmu jau nu, gana daudz visam izbridusi cauri, izrādās tur ir vēl dziļāk, un jo tu dziļāk ej, jo dziļāk tu vari saprast, kas notiek, un tu vari daudz ko mainīt, jā. Nu, un tad tie nabaga pirmais kurs, viņiem mainījās gan, ko tik es viņiem nemainīju, tēmas viņiem mainījās, jo nebija variantu, jo nu, runājām par to, kas uzpeldēja un kas bija tik aktuāls, kā man nekas cits neatlika, kas sēdēt un
un līdz nākamajai nodarbībai vākt informāciju, skatīties, veidot prakses, un lai ar to problēmu tiktu galā. Nu, lūk, un tā tad tas mainījās arī tas, cik bieži notiek mācības. Jo es jau savā galvā biju izdomājis tā, kā jau cilvēks. Nu, tā tad meistari, tā tad pietiks, ja būs reizi mēnesī nodarbības, un tā tas būs labi. Nu, šī gada laikā viņi jau man ir sasnieguši pirmo virsotni, viņi jau tuvojas, strādā ar otro, tas jau ir nākamais līmenis. Es sapratu, ka nu, nekas arī šeit nav tā, kā es esmu izdomājis. Jo cilvēki pie šīm atstarpēm lielajām cilvēki un no milzīgā informācijas apjoma, ko es gribēju iedot viņiem, kā meistariem jau nu, tajā vienā nodarbībā, patiesībā es jūtu, ka tas nabaga cilvēks, viņš tiek aprakts informācijas tajā gūzmā, jo šīs tēmas, viņas nav tik patīkamas un priecīgas kā tās, ar kurām jūs esat jau strādājuši. Un, nu, lai gan Kārma ir Kārma, ar Kārmu tur ar asarām strādā no pirmās dienas var, bet nu, ar visām citām, nu, tas ir drusku citādāk. Bet, nu, tā, kad mainījās viņiem vienreiz mēnesī, tad es 3 reizes, un es ko tik es nedarīju. Un beigās es sapratu, ka jāatgriežas ir arī meistariem pie tā paša vecā uzstādījuma ik pēc 2 nedēļām, jo tad tas meistars arī viņam es nedodu tik ļoti daudz un tik tā dzelžaini ātri, tā kā es viņiem devu. Bet ir svarīgāk drusku lēnāk, drusku mazākām porcijām, bet arī tādā plūdumā, lai tas meistars arī neiziet no tā ritma, jo izrādās, ka nu, arī tie meistari, viņi jau arī ir dažādā attīstības līmenī. Ir tādi, kuriem tās čupas pēkšņi sāk līst ārā, un tur arī daudz un dažādi iemesli. Ja? Un tāpēc arī nu, jūs droši vien arī mājaslapā redzējāt, ka bija viena informācija, un pēkšņi radās cita, jo nu, par to es atvainojos, bet nu, pa cik tas kurs man, jūs būsiet otrie, tā tad arī jums vēl drusku būs kaut kādas varbūt izmaiņas, nianses, jā. Bet, nu, tātad par to es atvainojos, bet, nu, mēs strādāsim it pēc 2 nedēļām, jā, tātad. Tātad tā kā tas būtu labi un optimāli. Tātad par kursu pašu, jā. Meistara mācībās ir tā, ka jau no pašas pirmās nodarbības jau mācoties jūs sapratīsiet daudz ko daudz dziļāk, pamatīgāk, precīzāk, kā strādāt ar to, ar ko jūs jau strādājat. Ar katru nodarbību jūs mainīsieties tajās domās, kuras jums ir līdz šim, jo es ļoti lieliski atceros, ko es esmu mācījusi, bet tajā mirklī, kad pirmajās nodarbībās mēs sāksim runāt par pasaules uzbūvi, par dualitāti, kas veido šo pasauli, par to, kā vispār pasaule tiek veidota sākot no 7. un kā līdz pašai pirmajai dimensijai, ja, kurā vietā sākas dualitāte, kurā ir tā gradācija, kad mēs saprotam, kad ir Dievs, kad ir vēlns un kad sākas radītājs. Ja? Mēs uzzināsiet jūs tādas lietas, par kurām nekad es arī neesmu stāstījusi. Varbūt jūs esat kaut kur citur lasījuši vai dzirdējuši. Tā jau nav mana unikālā informācija. Tie, kas jau saņem informāciju, viņiem tā ir tāda pati. Ja? Bet nu, tā tad jau pēc pirmajām nodarbībām jūs uz pasauli skatīsieties pilnīgi citādāk. Pilnīgi. Ne labāk, ne sliktāk, bet gudrāk. Ja? Un jūs paši mainīsieties, jo šīs zināšanas par to, kas veido pasauli,
kā viņa veidojās, kādas ir, jo patiesībā viss ir līdzsvarā, burtiski līdzsvarā, 2–3% tikai mainās, tad, kad sākās 5. esības dimensijā šī dualitāte, ja? Un jūsu apziņa mainīsies, jūsu izpratne mainīsies, jūsu domas mainīsies. Jūs apgūsiet tās pašas jauno enerģiju prakses, kuras jūs jau zinat, bet citādāk, jo jūs sapratīsiet, kāpēc tiem pamata tekstiem nāk klāt, kaut kas drusku tiek paveidots, ja? Jo atcerieties, pamata teksti, komandas, ar kurām mēs strādājam, tur nedrīkst būt nekas liekas, tur nedrīkst nekas iztrūkt. Un izrādās, par cik es pati arī mācījos visu no jauna, jā, jo pēdējā laikā tā informācija nāk tik nereāli daudz un tik pamatīgi, ka es vienkārši pierakstu tēmas, lai es par viņām neaizmirstu, jo visu es nevaru paspēt apstrādāt, jā. Un tā tad, lai jūs saprastu, kāpēc tās pamata prakses, viņas sāks strādāt pavisam citādi nekā līdz šim, ja? Un tas mainīs visu. Jūs sapratīsiet daudzas tādas tēmas, kas arī būs pašā sākumā. Es jau gan tagad jaunajai karmas grupai drusciņi citādāk mācu, bet, tas tā pārēj būs drusku pamazām. Jums būs jāmācās un jāsaprot tēma par egregoriem. Ja? Kas tie tādi ir, kā viņi veidojas? Jā, par egregoriem es arī esmu runājis garām, ejot ir ģimenes darba egregors un tā tālāk, bla, 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 bla. Patiesībā egregori ir nereāli smārīga un smaga tēma, dziļa tēma, jo patiesībā egregori ir tie, kas mums var sačakarēt visu, arī tad, kad mēs visu sakārtojam, strādājot ar karmu, veicot ar praksēm. Jo egregori ir tie, kurus mēs izveidojam paši. Un jo mēs vairāk kādu egregoru izveidojam, viņu nostiprinām, viņš savienojās jau ar lielākajiem, ar pasaules egregoriem, un tā problēma kļūst arvien lielāka. Un strādājot ar egregoriem, kādi ir pozitīvie, kā viņi rodas, no kurienes rodas, kā ar viņiem tikt galā, jo kā atbrīvoties no tiem egregoriem, kuri jums sūta šīs destruktīvās domas, jo egregorus jūs veidojat ar domām. Jūs katru reizi, kad jūs domājat par to, ka jums, teiksim, materiālajā pasaulē ir slikti un jums nekas neizdodas, jūs veidojat savu domu egregoru par šo tēmu. To egregoru ir bezgalīgi daudz. Mēs pirmajā meistaru grupā es lūdzu katru uzrakstīt, kādi egregori viņiem nāk prātā. Tāpēc, ka tie egregori ir tie, kas nosaka pilnīgi visu, kas ar mums notiek. Un tad, kad mēs esam atstrādājuši visu, egregori piesaistās pie domu čakras, kas ir arī par domu čakru es nerunāju. Ja, es par daudz ko nerunāju, es neuzskatīju, ka tas ir svarīgi, un es arī, es par to nestrādāju. Ja. Un tātad egregora tēma būs ļoti, ļoti pamatīga un ļoti, ļoti svarīga. Tātad, kā tikt vaļā, kā izveidot savus egregorus, kā izveidot egregoru savam uzņēmumam, savam biznesam. Ja? Tas viss ir jāzina, to visu mēs varam darīt. Un ļoti bieži ir tā, ka mēs izveidojam biznesu, ja? Vienalga lielu vai mazu, tam nav nozīmes. Un mēs nepārtraukti domājam šīs satrauktās domas, ka tikai man viss izdotos, ka tikai man nepietrūktu naudas, ka tikai man nepietrūktu klientu. Un šādā veidā jūs veidojat savam uzņēmumam jau ierobežojumus, jūs veidojat negatīvus egregorus, kas viņus ieskauj tā kā tāds mākonis. Ja? Tātad jau jums mainīsies pilnīgi viss, ko jūs domāsiet tajā mirklī, kad jūs sapratīsiet, ka ar katru domu par konkrētu tēmu jūs veidojat stipru, spēcīgu egregoru, kurām jau ir apziņas līmenis nedaudz, ja? Jo tas ir jūsējais. Ja? Jūs šajā pašā blokā uzzināsiet, kas tad īsti ir šis vēlns, šis ļaunums, un kas īsti ir šis dievs, jo gan dievs, gan
Vēlns, nu, nav cita latviešiem nosaukuma, jā, bet viņš ir gana briesmīgs. Ja mums pasakās vienkārši ir iemācīts, ka viņš ir visāds gan smieklīgs, gan visāds, bet patiesībā viņš ir kā ļaunums, viņš ir ļoti atbilstošs nosaukums. Tie ir egregori. Tas ir cilvēku domu izveidotie egregori, ja, ar kuriem arī ir jāatstrādā sava karma un ļoti dziļa. Un mācībās mēs ejam, skatāmies, kad mums ir pirmā karma izveidota ar vēlnu. Un es jums, tā, kad tiksiet tik tālu, es jums izstāstīšu, kāda man bija šī pirmā tikšanās, pirmā karma, ko es sastrādāju ar vēlnu, kas sākās pilnīgi no skaista, maza bērniņa, kur likās, ka es gaidīju, ka būs tur asinis un tur ķēdes, nu kā jau vēlām, bet nē. Un es skatos, un es nevaru saprast, kas man tur ir, kur man šeit var būt šis vēlns. Ja? Tāpat laikā ar Dievu karma. Tur ir šausmīgi daudz lietas. Ja? Un Dievs ir, un vēlns tātad arī ir egregori. Un viņam nav nekāda sakara, Dievam nav sakara ar radītāju. Radītājs ir 7. dimensija, Dievs un vēlns ir 5. dimensija, egregori. Ja? Tātad šī tēma tur ir arī ļoti, ļoti ilga un dziļa un pamatīga un interesanta. Un tad, kad jūs jau to sapratīsiet, jūs ļoti lieliski sāksiet šķirot, ar ko jūs strādājat, kāpēc jūs ar to strādājat un kā strādāt, lai būtu tas rezultāts, kuru jūs gribat, tad, kad jūs strādājat ar dieviņu. Jo, nu, diemžēl, nu, cilvēkiem šī enerģija ir diezgan jau, es atvainojos, sačakarēta. Ja? Tātad tas jau jums mainīs pamatu būtību jūsu, ja? Jo jūs sapratīsiet, kā tur tikt tālāk un kur ir tā nianse. Jūs sapratīsiet, kāpēc esošās prakses, kuras jūs izmantojat, varbūt līdz galam īsti nedarbojas tā, kā vajadzētu. Ja? Jo ļoti bieži to iedarbību ietekmē tieši tumsas pasaules enerģija ietekme. Ja? Un stāstot karmas mācībā, mēs tikai pieskarsimies, ja? Jo demoniskās enerģijas tumsas pasauli, kā novākt viņu veidoto skupols, kas nīdē ārā cilvēks un biznesu, par to mēs ņemam, nu, attiecīgajā citā meistara mācībā, bet mēs gana daudz arī runāsim par šo tumsas pasauli, lai jūs jau saprast, kas tas ir, un nevis lai baidītos, bet lai jūs iemācītos ar šo pasauli sadzīvot. Ja? Jo redziet, kā ir tā tumsas pasaule, ir tikpat vajadzīga kā gaismas pasaule. Un tāpēc, nu, tāpēc tas viss ir jāsaprot, ka tie paši saucamie dēmoni, viņi nav vēlni ar ragiem un nagiem un asti, viņi ir cilvēki mūsu vidū, tikai viņiem ir karma tāda. Karma, kas ir izteikti dēmoni šī dzīvē, tātad viņi grib izbaudīt šo, arī jūs esat citās dzīvēs to darījuši, ja? Ir tādi, kas grib šo izbeigt. Kāda ir tā nianse? Jo tādus cilvēkus jūs satiekat ikdienā, arī jūsu ģimenē var būt dēmons vai dēmons, kas grib izbeigt šo karmu, ja? Tātad šīs lietas ir jāzina, jāsaprot un jāiemācās ar viņām sadzīvot, jo jūs tāpēc neatteiksieties no saviem bērniem, vecākiem, tikai tāpēc, ka jūs sapratīsiet, ka jā, ok, viņiem ir tāda karma, viņi šī dzīvē to grib iziet. Tas viss ir jāsaprot, iedošu prakses, visu no A līdz Z izstāstīšu, kā saprast, kā ieraudzīt kā ieraudzīt nodomu otra cilvēka. Ja? Jo ļoti bieži ir tā, ka doma ir laba, bet nodoms apakšā ir pavisam cits. Un šie paši demoniskie cilvēki, viņi jau labas domas sūta, stāsta, a nodoms apakšā ir pavisam cits. Un tu iekrīt uz viņa labajām domām, kuram nodoms ir cits, a viņam tik to vien vajag. Tātad visas šīs lietas mums ir jāzina, un mums ir jāzina un jāiemācās ar tām sadzīvot, ar tām tikt galā. Jo, ja jūs esat uzņēmuma vadītājs, tad jums ir bezgala svarīgi saprast, ka šie demoniskie cilvēki pārsvarā ir ļoti, ļoti talantīgi. Un tāpēc jums ir jāiemācās ar viņiem strādāt, zinot, kādi viņu uzskati, kā ar viņiem runāt. Jums nebūs nekādas problēmas sadzīvot, sastrādāt arī šādiem cilvēkiem. Jo grēks ir atrājis cilvēku tikai tāpēc, ka es redzu, kas viņš ir. Ja? Tas nav tā jādara. Jūs apgūsiet prakses, kā šobrīd vēl bez demonisko šo mācībām paglābt un atbrīvot savu biznesu vai uzņēmumu no šīs melnās maģijas, ja jums tāda ir. Ja? Tātad, lai jums arī tagad nu, jau jūtaties citādāk.
Jūs uzzināsiet un sapratīsiet to, kāpēc jūs reizēm gudrus, maigus, tādus mīļus cilvēkus, sakarīgus, pēkšņi var pārņemt dusmas, naids vai agresija, kas nebūtu nav tās raksturīgākās īpašības. Un jūs sapratīsiet, ka no kurienes tas ir. Un šeit mēs pāriesim arī pie tādas tēmas kā gunas, par kurām arī es esmu runājis. Tie, kas ir meistari, ar zemapziņu jau strādājuši, tur es par gunām ieminos, jā, es izstāstu, kādas viņas ir. Bet patiesībā gunas ir tās, kas nosaka to, kā mēs dzīvojam. Gunas ir pamatā tam, ar kādiem cilvēkiem mēs sadarbojamies. Mēs iemācāmies saprast, kā gunas veidojas. Mēs iemācāmies saprast gunu gan labos šo te viņu niansi, uzdevumu un īpašības, gan arī sliktās. Jo, teiksim, tamas guna var būt gan, tā ir vissmagākā kārma, jā, tā tamas guna, tumsa, visa noziedzība, viss smagais, tur ir vesels saraksts, kādas ir pazīmes. Jā, bet tāpat laikā tamas guna ir arī svarīga. Meditējot, jums vajag iezemēties, jums vajag palikt mierā, stabiliem. Tajā brīdī tamas guna jums arī ir vajadzīga. Bet kā saprast, kurajā brīdī noreaģē jūsu gunas tā ar mīnuszīmi šī rīcība vai ar pluszīmi? Tad, kad jūs iemācīsieties saprast to uz sevi, jūs iemācīsieties jau sevi kontrolēt. Ne tādā veidā, kā kontrolēt vai tur rāmis uzlikt, bet lai jūs saprastu, ka uznāca jums dusma, ja jums vajag kaut ko ātri, un ieslēdzās tamas šī te, ar mīnuszīmi doma un raģa, kad vajag ātri un bez ierunām un piefiksēsiet. Un ok, stop, lēnāk. Noņem to spriedzi, ieliec tamas gunu tā, kā vajag. Tu iemācīsies sevi koriģēt, jo šīs te gunas ir tās, kas cilvēkam ir tās rakstura īpašības, jā, veido. Cilvēks ir vai nu ir lēns, vai viņš ir agresīvs, vai viņš steidzās visu laiku, jā. Tātad iemācoties, saprotot katras gunas darbību nozīmi un kā viņas piefiksēt, jau jūs mainīsieties, jau jūs domāsiet un piefiksēsiet, kurā brīdī jūsu bērnam izlien kura guna, zinot, redzot, kura guna nostrādā bērnam, zinot, saprotot, kā viņu var neutralizēt, jūs iemācīsieties viņu pabīdīt, ja viņš ir bērns. Pieaugušam mēs to nevarēsim vairs izdarīt, bet bērnam mēs varam viņu pabīdīt tā, lai tā guna sāk darboties attiecīgi tā, kā tas ir vajadzīgs, ja? Un tā tad uzzināsiet informāciju par to, kā gunas kopā ar destruktīvajiem egregoriem kopā saejot rada šīs karmiskās problēmas, sāpes, negatīvās emocijas. Ja? Jūs iemācīsieties saprast, kura guna pārņem vadību pār jums tad, kad jūs sākat radīt savā dzīvē nepatikšanas, jeb tad, kad jūs sākat kaut ko darīt, ja? Jaunu kaut ko, jeb kaut ko tādu, kas ietekmē jūsu attiecības. Saprast, kura guna strādā, jau ir puse no uzvaras, ka es saprotu, kāpēc es tomēr izdarīšu tā, kā vajag, nevis tā, kā man gribētos, ātri uzreiz un ar cirvi rokās, ja? Ir prakses, protams, kā trenēties, piefiksēt savu gunu darbību. Jā. Tātad par gunām ļoti, ļoti, ļoti svarīga tēma. Nākamā tēma, kas patiesībā izmainīja pamatā visu enerģijas balansēšanu un kas izmainīja patiesībā jebkuru mācību, kur mēs runājam par čakrām, par enerģētiskajiem centriem. Tas ir bindu. Ja? Bindu, kas ir sākuma punkts, tas ir nāk no jogas, bet tā joga, kuru var atrast kaut kur masu līdzekļos, tā joga vienmēr runā par bindu tikai saistībā ar 7. čakru. Ja? Bet patiesībā gan jau tie jogi, kas jau ir dziļumā un kas strādā ar šīm dziļajām tēmām, viņiem ir savas prakses, bet tās
Tās, nu, es nezinu, man nav bijis iespēja tikt dziļi iekšā, un es arī neesmu to meklējusi, bet bindu ir visur. Bindu pirmkārt ietekmē katras jūsu čakras darbību. Kā to attīrīt, izdziedināt un aktivizēt, jūs apgūsiet prakses, kā tieši to bindu vajag izdziedināt. Un, ja, teiksim, enerģijas balansēšanā strādājot gadiem, es pati nevarēju saprast. Es ļoti lieliski redzēju, kā mainās čakru košums, dzidrums, tad, kad mēs veicam enerģijas balansēšanu, un tad, kad mēs veicām garo Merkabas meditāciju, kurai bija 7 posmi, ja? Tad, kad es sapratu, ka, un tajā laikā man ļoti daudz, man nebija pašai tāda, nu tāds, ka, wow, ir tā kā vajag. Jā, es strādāju, jo, nu, citādi es nesapratu, un rezultāts bija gana labs, un citi arī redzēja, kā tās čakras smuki laistās un maina savu krāsu, kad mēs nomainām. Bet tas gandarījums līdz galam nebija. Un, protams, izrādās, ka katrai šai čakrai, ar kuru mēs strādājam, enerģijas balansēšanā, ar enerģijas punktu, tā tad ir šis bindu. Un, ja mēs strādājam tikai ar čakru pašu, un mēs viņu uzķūnējam, mēs viņu iegriežam, nomainām viņai vibrāciju, tātad viņa sāka darboties pastiprināti. Tas ir labi. Bet tāpat laikā man vienmēr regulāri bija tādi cilvēki, nu ne visi, jo ne visiem ir tādas problēmas, bet regulāri bija, kuri man jautāja, nu kas tas ir? Kas tas ir? Kāpēc, teiksim, viņiem pēkšņi ir tāda sajūta, ka viņiem tur atsaka kuņģis vai tur ar galvu kaut kas, vai vispār viņiem veselības sajūtas ir tādas, ka viņi izsauc pat ātro palīdzību, aizved uz slimnīcu, viņiem rezultāti viss ir kārtībā un viņus atlaiž uz māju. Man viena no klasiskais tāds gadījums, kad viena no skolniecēm, kad viņa izsauca ātro palīdzību jau 6. reizi, pie viņas neatbrauca viņa. Tāpēc, ka visas 5 reizes viņa saka, es mirstu nost, es nevaru ne piecelties, es nevaru līdz durvīm aiziet, es guļu uz grīdas, es mirstu nost, un pie manis 6. reizē pat neatbrauc ātrā palīdzība. Bet viņai tas tā regulāri, un viņu atved, viņu paceļ, ieceļ mašīnā, aizved uz slimnīcu. Slimnīcā viss rādītāji ir kārtībā, un viņi atlaiž uz māju. Nu, un es nezināju, kas tas ir, bet izrādās, ka pirmkārt tā strādā melnā maģija. Jā, tas ir viens no iemesliem, jo nu, tā ir atkal nereāla tēma, kas ir jāzina katram tikai, lai mēs saprastu, kā tas notiek, lai no tā varētu izvairīties un atbrīvoties. Ja? Bet ļoti bieži ir tā, ka, nu, ja mēs strādājam ar čakrām, bet kodols ir netīrs, kodols ir tieši tāpat kā pati čakra ir atkarīga no apstākļiem, no ēdamā, no vides, tā, kas jau enerģijas balansēšana ir gājis, tie ļoti labi zina, ka enerģētika ir atkarīga no viss tā, kas ar mums notiek. Tieši arī bindu, tas čakras sākums, no kura sākas katra čakra, arī ir traumēts. Ja mēs strādājam tikai, un katra čakra ir saistīta ar attiecīgo orgānu, ja? Un tātad, ja bindu ir traumēts, netīrs, un mēs viņu iegriežam čakru, lai viņš strādā vēl spēcīgāk, tātad mēs patiesībā provocējam problēmas, ja cilvēkam ir problēmas tajā ziņā. Un tad ir tas, ka cilvēkam ir slikti, un ārsti saka, ka viss ir labi, bet viņam vienalga ir slikti. Ja? Tātad bindu, attiecīgās čakras bindu traumē orgānu, rada viņam šo sāpju slimības impulsu, ko nevar piefiksēt, jo tas nāk caur enerģētiku. Ja? Un tā nav tā veģetatīvā distonija, kā viņu sauc. Es nezinu, ārste liek, tā, ka viņi nezina, kas tur notiek. Tas ir tieši čakru bindu, neizdziedināto čakru bindu darbības rezultāts. Un jo mēs spēcīgāk iedarbinām čakru, jo spēcīgāk bindu negatīvā enerģija arī sāk darboties. Ja? Tātad šī tēma ir vispār ir mainījusi pilnīgi visu. Tad, kad es sāku strādāt, tas jau nebija tā vienkārši aiziet. Es jums tā vienkārši izstāstīšu. Tie ir jau 5 gadu arī mācības, 5 gadu jau prakses un meklējumi. Un tad, kad jau es tiku tik tālu, tad es sapratu, ka patiesībā arī visas tās prakses, kurās mēs strādājam ar čakrām, dēmoniskās čakras, naudas čakras, ja,
Tātad visas cilvēku organisma sistēmas un viņu enerģētiskie punkti, čakras, arī viņi vispirms ir jāizdziedina čakras, vispirms jāizdziedina bindu, un tad tu vari jau strādāt tālāk. Ja? Un tad, kad mēs izdziedinām visas sistēmas, katras sistēmas čakru atsevišķi, savienojam to ar centrālo čakru, kas arī ir jādziedina. Tā atkal ir cita tēma. Ja? Tad, izdziedinot visas čakru sistēmas, cilvēks iegūst to stabilitāti, kā tur bija tas cilvēciņš Da Vinci, kad izplēstas rokas, kājas, viņi nevar izkustināt Vikūrijas, jeb kā viņas vienmēr aizmirst viņa vārdu. Ja? Tātad, tad, kad tu visu, ko tu strādā, ar ko tu strādā, visu savieno ar savu centrālo čakru, tad cilvēks ir stabils, viņu nevar ne izkustināt, viņu nevar ne ietekmēt, bet tas ir pamatīgs darbs. Ja? Tātad mācībās jūs uzzināsiet, kādas ir čakru sistēmas, kas veido cilvēku, kā tās darbojas, kāda ir to nozīme gan veselībā, gan ikdienā, gan svarīgajos dzīves notikumos, gan arī garīgajā attīstībā, gan arī pašas merkabas darbībā. Jūs apgūsiet prakses, kā dziedināt un aktivizēt visas šīs sistēmas, gan atsevišķi, gan arī katras čakras bindu struktūru un tātad visu kopā. Ja? Jūs iemācīsieties atrast, kur ir sākums jūsu biznesam. Vienalga liels vai mazs, jūsu mājai, jūsu dzīvoklim, jūsu attiecībām arī ir bindu sākums. Un ja jums sākuma bindu ir sačakarēts, tad vai ir brīnums, ka attiecības tālāk iet jau kā pa kalniem, jeb nauda, jā, jeb bizness. Ir jāiemācās atrast savu bindu. Un patiesībā, tad, kad jūs to uztrenēsiet, arī istabai katrai, jūsu istabai ir savs bindu. Un ja tas ir jūsu māja, jūsu zeme, un ja jūs ieraudzīsiet, atradīsiet to bindu, izdziedināsiet viņu tā kā vajag un savienosiet ar sevi, tad jūs sajutīsiet, ka jūsu māja ir jūsu, jūsu bizness ir jūsu, jūsu nauda ir jūsu, jo tas viss ir jāsavieno ar jums, ar jūsu centrālo bindu, kas atrodas starp demoniskajām čakrām un starp dievišķajām pa vidu, tur, kur ir dzimuma orgāni. Ja? Arī par to mēs visu runāsim, visu jums izstāstīšu. Kur, ko, kas, kāpēc. Tātad par bindu ir ļoti, 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 ļoti pamatīgs. Es jums iedošu tādas pamata prakses, un pēc tam jau jūs varēsiet sev svarīgās lietas skatīties, dziedināt, uzlikt aizsardzību. Un runājot par aizsardzību, jūs iemācīsieties uzlikt pašu jaunāko, pašu spēcīgāko aizsardzības formu, kādu es līdz šim nezināju, bet tā arī radās, ne jau vienā dienā, un ne jau es tagad tā izdomāju, ka tā būs. Tas arī bija mācību procesa laikā, visuma 13 sfēru aizsardzības josla. Uzzināsiet, kas veido šo visuma aizsardzību, kā tā darbojas. Lai jūs viņu varētu uzlikt, viņu var izmantot ikdienā. Ko es ikdienā izmantoju tagad katrā nodarbībā? Ja? Arī jums pateikšu, kā jūs varat, ja jums ir, teiksim, problēmā, jūs kamēr nevarēsiet sev uzlikt uz palikšanu šo aizsardzības joslu. Ja? Jūs viņu varēsiet izmantot katru rītu, teiksim, uzliekot vai sev, vai savam uzņēmumam, vai bērniem jūs varat uzlikt. Viņa darbojās 24 stundas. Diemžēl vairāk viņā nevāk, tad viņā iedarbība pazūd. Bet mēs uzliekam meistaros viņu uz pastāvīgu palikšanu. Un šī ir vienīgā no aizsardzības joslām, kuru es zinu, kuru fiziski var redzēt. Un viņa fiziski, tā, kad viņa sāk darboties, viņa ir apmēram pusmetra biezumā, un tie, kas jau, tiem, kuriem tā iekšējā redze ir spēcīgāka,
Tiem vispār nav problēmas. Viņi redz, kā šī aizsardzības sfēra, kā viņa deformējās, tā, kad tev nāk tūmā, teiksim, cilvēks ar mīnus zīmi, jeb ar destruktīvu nodomu, ja? Kā viņa strādā, viņu fiziski var ieraudzīt. Šī sfēra man praksē cilvēkiem ir autobusu pametuši malā ar mašīnu, kuram tas autobus ir gājis, un gan tas pats cilvēks, kas bija tajā mašīnā, ātri vēl aktivizēja, lai gan viņai bija uz palikšanu, bet arī viņa redzēja, kā tā sfēra nonesa autobusu, kas nesās pa Siguldas šoseju ar viņas džipu, un neviens nesaprata, kāpēc tur nebija asiņu jūra, jo tas bija pīķa stunda, kad pa to šoseju traucās mašīnas, un cilvēki stājās, lai teiktu, kas pa stulbu un kāpēc viņa pēkšņi nesās pāri, tam arī savs iemesls. Bet aizsardzība nostrādāja, autobusu panesa malā, ar mašīnu panesa malā, un nekas nenotika. Tāda aizsardzība, ko jūs arī iemācīsieties, un viņa strādā vienkārši fiziski, tu viņu jūti, redzi. Bet, protams, arī šo aizsardzību jūs varat sačakarēt, ja jūs sāksiet domāt muļķīgas domas, vai visu jau mēs varam sabendēt, bet strādā perfekti. Tātad. Par bindu runājot, jums vēl būs pašā sākumā tāda prakse, kas mainīs darbu ar karmu, kas mainīs katru jūsu veikto kaut kādu rituālu vai kaut kādu darba meditāciju, kur jūs gribat iegriezt vai nu savus produktus, vai savu preci, vai savu uzņēmumu, vienalga, jā. Jums būs jāveic atsevišķas meditācijas, kur jūs savienosieties, jūs iesiet vispirms uz augšu, uz visuma centru, jo arī 7. dimensijai ir bindu. Šī meditācija, kad mēs parasti ejam uz 7. dimensiju un tālāk neejam. Mēs iesim tālāk līdz pašai augšai, visiem tiem slāņiem cauri, jutīsiet, kurajā slānī jūs izmantot varat ikdienai enerģijas. Jūs aiziesiet uz bindu, jūs iemācīsieties saņemt bindu šo dikšu radītāju, jau esot tur pašā centrā. Jūs aktivizēsiet radītāju bindu un savienosiet ar savu centrālo bindu. Pēc tam jūs iesiet tieši tāpat uz zemes bindu, kur arī mēs ejam cauri. Tam arī tas, ka zinātne par laimi jau arī ir atzinusi, ka ir tam kodolam ir arī 3. slānis, ja? Jo citādi jau zinātne visu laiku teica, ka zemē kodols ir tikai šie 2 slāņi, mīkstā un tāda cietā daļa, bet arī tagad zinātne ir atzinusi, ka ir kaut kas tur vēl dziļāk. Mēs ejam līdz pašam centram, līdz zemes bindu. Mēs savienojam zemes bindu ar savu centrālo bindu, un tad mēs strādājot, iemācāmies praksi, kā jebko, ko mēs darām, savienojot ar savu centrālo bindu, autopilotā aiziet enerģija, kas dod spēku vēl gan no turienes, gan no zemes bindu. Tātad ar to mainās pilnīgi visas prakses. Ja jūs šādu enerģiju ieliksiet savā uzņēmumā, savos produktos, jeb tad, kad jūs veiksiet vienalga kādas jums svarīgas darbības, jums būs pilnīgi cits līmenis, cita enerģētika, cits ātrums un cits spēks. Ja? Un tātad es jau pat nevaru izstāstīt visu, ko mēs tajā pirmajā daļā mācāmies, jo vienu gan es varu pateikt, jā, tas pirmā virsotne, pirmais šis te kurs saucās padziļinātā karma, bet viss tas, ko jūs apgūsiet, tas viss ir saistīts ar karmas mācību. Tas viss ir tā padziļinātā karma, jo mēs iemācāmies ieraudzīt, saprast jau dziļākās mūsu nianses, kur tas rodas, kā tas veidojas. Ja? Tātad tā ir karma tikai drusku citā līmenī. Un tātad. Tātad es saku, es pat tas ir tā īsumā, kas mums tajās meistara mācībās ir. Pat cik ir tā, ka ir cilvēki, kuri mācījušies ir pasen pie manis.
Nu, ja jūs gribat, jūs varat sazināties. Es jums iedošu jaunos tekstus, kādi ir, teiksim, strādājot tos pamata tekstus, lai jūs tās prakses, kuras jūs jau veicat, jau jūs varat drusku citādākā līmenī veikt, jo mācību laikā jūs uzzināsiet visu, kas, ko, kāpēc, no kurienes un tā tālāk. Ja? Vēl viena tāda nianse, neziet, es jau nevar tā visu uzreiz izstāstīt. Vēl kas, es varu pateikt, kas jums mainīs jūsu būtību. To, cik viegli vai cik grūti citi cilvēki varēs uz jums iedarboties, jo redziet, mums, kā cilvēkiem, mūsu vecāki vienmēr mācīja, ka cilvēks pats ir savas dzīves saimnieks. Tā tas ir, bet laika gaitā mums viss ir darīts, lai mēs nejūtamies tā, ka mēs būtu savas dzīves saimnieki un noteicēji. Jo mums visu dara citi. Mums citi mūsu biznesu tur kūrē, citi par mūsu naudu tur viņķelējās. Mums ir visādi kompleksi, mums ir visādi tādi uzstādījumi, kur tad no man jau nepienākās, ja? Un ir tāda viena fantastiskākā prakse, kuru vajadzētu iziet cauri, vismaz 3 reizes, kur mēs ieinstalējam sev, ka es esmu savas dzīves vienīgais noteicējs, saimnieks. Ja? Tur tie vienkārši īsi teikumi. Es esmu savas naudas vienīgais noteicējs, radītājs. Un es tagad, man taisa ciet, es gribu pateikt, es neatceros, kādā bija, jo tur arī man ir vairāk varianti atkarībā no tā, cik cilvēks ir tālu savā attiecībā, tie varianti drusku mainās, jo teiksim, šīs te pārliecības, kuras mums ir jāieinstalē, ko viņas dod? Tad, kad jums ir šaubas par to, vai jūs pareizi domājat, vai tas ir mans bizness, jums šīs pārliecības burtiski nocērtu visas šaubas. Es esmu savas dzīves radītājs, saimnieks un noteicējs. Es esmu sava biznesa vienīgais saimnieks un noteicējs. Ja? Tātad, kad jūs ar viņām būsiet pastrādājuši, attiecīgajā brīdī jūs pēkšņi atcerēsieties kādu no šiem pārliecībām, un atceroties, jums pazudīs visas šaubas. Un tas strādā tik fantastiski, bet pie tā ir jāpiestrādā, lai tas sāktu darboties, protams. Es pati to izmantoju ikdienā, jo arī man reizēm ir šaubas. Reizēm man liekas, kur tad es, un vienalga pa kādu jomu. Un tad vajag tikai atcerēties un tev noņem nost, jo tās nav tavas domas. Jo mēs esam pieraduši, ka citi nosaka par to, tas ir mans laiks, tas ir mans biznes, tā ir mana dzīve, tā ir mani panākumi, tie ir mana dotumi, ja, tas ir mana ģimene, mums ir ļoti daudz, ko mums citi grib atņemt. Un mēs ļaujamies, jo mums tā ir mācīts. Un tā, kad šīs pārliecības tev visu to atliek atpakaļ, tu jūties pavisam citādāk. Un tev nav šaubu, ja? Ja es tā jūtu, tad es tā arī daru, jo tās ir manas sajūtas, un es tās veidoju, ja? Tātad tas būs tāds. To es aizmirsu pateikt. Un tātad katras nodarbības video šis te Zooma ieraksts ir aktīvs. Es nezinu, es biju ielikusi 2 mēnešus. Bet es vēl nezinu, vai tas būs, vai es viņus atstāšu 2 mēnešus, jo tad, kad ir pārāk liels laiks iedots cilvēkiem, tad cilvēki sāk slinkot. To jau es zinu no savas garās darba prakses. Bet, tā tad, jebkurā gadījumā, kā mēnesis viņš būs uzreiz, bet, var gadīties, ka es sākumā ielikšu tos 2 mēnešus, lai, es nezinu, vai Zoomā var to ielikt vispār, vai 2 var ielikt, es apskatīšos, ja. Tātad, lai jūs varat katru no šīm te nodarbībām noklausīties vēlreiz.
Ja? Un es varu pateikt vienu, tie meistari, kas jau ir mācījušies, viņi klausās šos ierakstus, nu viņiem bija tas drusku citādāk, jo viņiem tas tēmas bija nežēlīgāks, jums tas nebūs tik ļoti, bet arī tad ir jāklausās vēl reizi, jo pirmajā reizē mēs tikai klausamies, otrajā reizē mēs sākam saprast, trešajā reizē mēs varam sākt jau pierakstīt to, kas mums ir svarīgs. Ja? Un tāpēc tie Zoom ieraksti ir pietiekami gari, ja, lai jūs varētu to visu izdarīt. Vēl kas ir, ja jūs esat sen jau beiguši kaut kādas mācības, un ja jūsu doma ir vai nu strādāt arī ar citiem cilvēkiem, nu tad ir ieteicams varbūt paralēli paņemt kādu no šiem te pamatkursiem, bet nu tad viņiem katrai nodarbībai īsajiem kursiem bija 25% atlaide. Jeb arī, ja jums vajag tikai atsvaidzināt tekstus, jūs varat ar mani sazināties, es jums iedošu nu, to, kas jums nav, lai jūs varētu tā pilnvērtīgi strādāt. Bet, nu, ja jums ir doma ar citiem, ja kaut ko darīt, nu, tad ir ieteicams to pamatu iziet drusku. Un es varu pateikt vienu, man ir gan daudz cilvēku, kas iet pa 3 reizēm vienu un to pašu kursu, un katru reizi viņi dzird pavisam kaut ko citu, jo es no grāmatām nelasu, un katra grupa jau nosaka tomēr to virzību, kā tas ir tēmas, jau es viss izrunāju, bet, tas ir katrai drusku citādāk. Citādāk es runāju un citādāk dzirdu uzreiz citi. Vēl kas ir, protams, tie paši mājas darbi būtu jāpilda, tāpēc, ka, ja jūs, piemēram, ja nenostiprināsiet savienojumu ar radītāju bindu, tad nākamajā nodarbībā jūs nevarēsiet iet tālāk, jo jums iztrūks šī enerģija. Labi, vēl uz zemi jūs varēsiet aiziet, bet, lai savienotu visus 3 bindu, jūs to fiziski nevarēsiet. Ja? Tāpēc tie mājas darbi būtu jāpilda, lai gan mēs arī grupā strādājot izdarām visu tā lielāko daļu. Vēl kas ir, tātad, ja jums ir vēlme klātienē mācīties, es to īpaši par to nerunāju, jo man nav tāds centrs, un es tādu negribu, bet, pie manis kaut kādi cilvēki 6, 7 var nākt, ja akurāti grib klātienē mācīties. Tikai tad ar mani ir jāsazinās. Vasarā noteikti es nestrādāju tur es strādāju vairāk no mājas, bet tagad ziemā, rudenī es esmu parasti no darba strādāju, un tad var klātienē arī nākt, ja grib. Tātad tas tā īsumā par meistara mācībām. Vai jums ir jautājumi? Jā. Jeb jautājumu nav. Protams. Sāksiet mācīties, jautājumi radīsies, ticiet man. Bet, es varu pateikt vienu. Arī, teiksim, no tagad esošajiem meistariem, ko es varu, arī gan es pati redzu, gan arī to, ko tie meistari stāsta. Viņi jau man ir iet otrajā kursā, un mēs ejam enerģijas balansēšanu. Un tur mēs ejam enerģijas balansēšanas tos punktus, bet paralēli tam mēs strādājam arī, teiksim, ja kāds atcerās enerģijas balansēšanā, bija viens līmenis, kurā atrodas mūsu kundalīnī čakras. Ja? Enerģijas balansēšanas katru šo te punktu mēs arī veicam pa jaunam, ja? Plus arī to mēs savienojam ar centrālo bindu. Tie, kas ir veikuši pa vecam un tagad, un es arī pati redzu, un es arī pati uz sevi jūtu, tas ir pavisam kaut citas sajūtas. Man ir viena skolniece, kura izgāja tikko pamata līmeni, jo viņa ar cilvēkiem strādā. Un meistaros mēs ejam it kā enerģijas balansēšana pa jaunam. Viņa jūt vislabāk, ko tas nozīmē, kā tas ir, jo tās ir pilnīgi citādas nianses. Un tajā mirklī, kad mēs tikām līdz kundalīnī čakrām,
mēs izejam cauri kundalīnī čakru sistēmai. Izdziedinot, nedaudz arī pastāstu, ar kuriem orgāniem ir kura čakra ir sākusi, saistīta, jā, jo, tas ar enerģijas balansēšanai ir svarīgi. Un drusku pamatīgāk par to, kurajā brīdī ir šī te nomaiņa, kad cilvēks sāk dzīvot, kas turpina vēl pa zemes līmeni dzīvot, un kurā viņam šīs enerģijas sāk jau strādāt. Un katru čakru mēs arī savienojam ar centrālo bindu, izdziedinām to bindu. Un tur arī mēs dziļāk izejam un saprotam, kā tās kundalīnī čakras strādā patiesībā, jo mēs jau arī zinām, ir kundalīnī joga ļoti laba, vajag aktivizēt. Ko viņa dod fiziskajā realitātē, kurajā vietā, teiksim, strādājot kā cilvēkam ar sevi, ir svarīgi saprast, ko tā čakra vēl dara. Par to joga arī īsti nerunā. Tātad arī šeit būs jums tādas zināšanas, par kurām jūs kādreiz pat neiedomājāties. Ja? Un tā tad mēs ejam paralēli, un tad mēs atkal turpinām enerģijas balansēšanu. Ja? Jo es sapratu vienu, likt atsevišķi kaut kādu praksi, kundalīnī čakrām bindu dziedināt, tas ir neinteresanti. Ja? Jo tās sistēmas ir jāizdziedina, jo, ja jau jūs ejat, tad, jo kopā strādājot, tas ir, mēs visu izdarām ātri, spēcīgi, un mājās jūs varat, pāris reizes izdarīt, jums nekas nav jādara. Ja? Bet, tāpēc es tā ielieku attiecīgajā praksē, strādāju ar attiecīgajām čakru sistēmām. Nākamā čakru sistēma būs haralīnijas čakras, jo tur arī ir čakras, tā tad ir bindu, un tā tad bindu saistīti atkal ar orgāniem, un tā tad mēs tad iziesim cauri haralīnijai un atkal ejam tālāk enerģijas balansēšanā. Tā tad, tā enerģijas balansēšana, viņa ir tāda pavisam citādāk. Arī ne tā kā, tieši tāpat kā ar karmu. Ja? Karma padziļināta, pavisam ir pilnīgi kaut kas cits. Arī enerģijas balansēšanā ir pilnīgi kaut kas cits. Tas pats, bet pilnīgi kaut kas cits. Un pēc tam nākamais būs dēmoniskās. Ja? Dēmoniskā virsotne, tas ir trešais kurs, tā ir. Tas ir tas, kas ir jāzina no A līdz Z, ir jāzina, un tur es arī iemācīšu, kā redzēt, ieraudzīt, kā tiek citi cilvēki nīdēti ārā, jo melnā maģija jau arī aug un attīstās, ja, un izstāstīšu, kā es piefiksēju, kā viņi darbojās, un cik tas viss bija netīšām, bet tīšām, lai es to ieraudzītu, un kā tas strādā. Kā mēs varam atbrīvoties no enerģiju bloķējošajām šīm sfērām, jo reizēm ir tā, ka cilvēks teiksim, ražo kaut kādu preci, visiem vajadzīgu preci. Ja viņam ir tāds pakalpojums, kas ir visiem vajadzīgs, un viņš liek reklāmu, un viņš stāsta, un viņš dara no visas sirds un dvēseles, apkārtējie cilvēki viņu neredz. Tie, kas jau zina, turpat blakus, tie zina. No malas neviens cilvēks nenāk. Kāpēc? Izrādās, ka dēmoniskajām čakrām tie, kas ir gājuši sutala, ja? Sutala, kāds materiāls ir? Stikls. Viss ir it kā aiz stikla. Un izrādās, ka sutalas šo stikla materiālu izmanto melnā maģija, kas liek šādas enerģiju bloķējošās sfēras, kurām ir 7 tādi stikli apkārt, jā, viņi jāņem katrs nost, un šīs sfēras ko dara? Attiecīgi bloķē cilvēku, ieliek informācijas vakumā. Ja? Tā tad arī radītā enerģija. Viņa ir, bet viņa netiek klāt. Bizness ir vajadzīgs. Informāciju liekā, neviens viņu neredz. Kāpēc? Tāpēc, ka šāda sfēra, ka ja tev ir apkārt uzņēmumam, cilvēkam vai mājai, vai gan enerģētiskajam uzņēmumam, gan fiziskajam, tad tevi nevar pamanīt, jo tu esi neredzams. Ja? Tātad, un tur mēs iesim arī pa visām dēmoniskajām, tātad pa kāju čakrām, arī tīrīsim, dziedināsim, savienosim ar centrālo čakru. Tas ir tālāk. Var sakot, ir kur augt. Lai nebūtu tāda vienmuļš darbs ar šiem bindu, man katrai tēmai klāt nāk ļoti daudz dažādas informācijas, teiksim, tie paši aizliegums melnējai maģijai. Kamēr tu nepasaki aizliegumu, precīzi visam tam, kam ir jābūt, tu to visu atļauj. Ja? Tātad tās ir visas tādas
Nu, tās ir tās padziļinātās zināšanas, kuras ir jāzina katram, bet par kurām neviens nerunāja, tāpēc kā tā tos cilvēkus pamazām veda projām no viņu dabiskajiem instinktiem. Jo viss jau tas ir tajā pirmsākuma enerģijā ielikts katram cilvēkam, bet gadu simtos, gadu tūkstošos pamazām tos cilvēkus tā bīdīja projām no tām zināšanām, bet pamazām jau viss atkal atgriežas. Tā. Tā apmēram par meistara mācībām. Vai ir jautājumi? Vēlreiz jautāju, varbūt pēkšņi ir radušies, kamēr es atkal iekritu runās. Pirmdienās būs? Pirmdienās, jā. Okay. Pirmdienās. Bet būs ik pēc 2 nedēļām, es tāpēc pamainīju, jo es ļoti, ļoti ilgi, es pēdējo mēnesi visu laiku, es nevarēju, ziniet, kā ir, es esmu pēc enagrammas 8, un kamēr man ir sajūta, nav man, kamēr es jūtu, ka nav tā, kā vajag, tikmēr ir ļoti grūti, un tāpēc, jā, diemžēl ar 3 nedēļām prakse rāda, man pirmā grupa rādīja to, ka nevar tā, ir grūti, jo tas apjoms un tas dziļums ir pārāk liels, un tad ir pa daudz informācijas, pa maz arī tās 3 nedēļas jau tu esi piekusis, tu izēji no aprits, jo informācijas ir daudz un rezultāts nav tāds, kādam jābūt. Tā apmēram. Man jautājums ir par šo te aizsardzību. Mēs savā laikā likām šo te dimanta aizsardzību. Tas ir kaut kas papildus vai kā viņš? Saproties, kas ir? Redzi, cilvēks mainās. Savulaik dimanta aizsardzība bija viena no pašām spēcīgākajām. Bet 13. 14. gada Zemes pārēja citās dimensijās mainīja visu. Un arī ir instrumenti mainās, enerģijas mainās, iespējas mainās. Ja es mācītu no grāmatām, ko sarakstījuši citi, no informācijas, ko saņem citi, es tā arī turpinātu un mācītu. Bet pat cik es 30 gadus saņemu pati informāciju un es vairs nepārbaudu, tad es eju līdzi laikam. Un es nevaru. Viņi būs tā kā papildus, ja? Es sanāku, mēs liekam paši sev vēlreiz. Saproties, kas ir aizsardzība, nekad nav pa daudz. Tev jau ir dabiskā aizsardzība, 3 aizsardzības joslas. Jā. Ja? Un mēs varam tās joslas sačakarēt, mēs varam visu sačakarēt. Ja mēs sākam šaubīties, ja mēs sākam domāt, ja emocijās ielaižam iekšā. Tā kā šīs lietas nekad nav pa daudz, ja? Un es varu pateikt vienu, man šī te patīk ar to tieši, ka es redzu, kā viņa darbojās. Un es tad, kad man ir 2 tādi pašai, 2 reizes, kad es testēju, es jau arī, tas jau nav tā 1 dienas laikā, es tagad hopanā un dodu citiem, tas jau pirms tam jau es uz sevi, cik es gāju un es skatījos. Un pirmais, kas man ļoti, ļoti tajā brīdī šokēja, es uzliku sev šo aizsardzību, un es biju tajā laikā vietā, kur iegriezās visādi cilvēki. Jo tas bija Rīgas centrs, un tur bija tāds salons, un tur visādi nāca iekšā. Un tur mīlēja nākt arī tādi, kurus es zināju, kas viņi ir. Es zināju vienkārši, jo to arī jūs iemācīsieties piefiksēt, ieraudzīt cilvēku, viņa patieso būtību, kaut arī tu ej un liekas, ka vai cik labs cilvēks, tik labestīgs, ja? Tur arī šis būs jums jāiemācās ieraudzīt, ja? Un es redzu, un tajā mirklī es redzu, kā mana aizsardzības josla, viņa nāk man klāt pie manis runāties. Un kā viņa ieskauj viņu, pusmetra tāda, un viņa nāk, un viņa nelaiž klāt, viņa tā arī nostājās, jā. Pilnīgi, sfēra kā tāda, bet viņa laiž, bet viņa tev nelaiž. Otrais bija, kad man viens no dēmoniņiem, jā, kas gan grib iziet dēmonisko karmu, bet viņiem jau tie gājieni arī tomēr, tā kā viņa čupas sāk darboties, tur ir pavisam citādāk, jā, vēl papildus nāk, un es redzu, viņi man stāv blakus,
Un es redzu, ka viņi man grib uzlikt tādu amēbu, tādu uzlikt, lai informāciju nosūktu. Ja? Un es redzu, kā viņa liek, un tā amēba tā iegrimst, un viņa netiek, un viņu aizmet projām. Ja? Un tā, ka tu fiziski ieraugi, kā tā aizsardzība, jo tajos brīžos, kad viņai ir tas, nu, ka tu redzi, kad viņai ir it kā draudz, nu, ka tev nāk tuvumā kaut kas, jo viņai ir, nu, mobilizējās, viņa paliek tā smagāka enerģija, un tu viņu vari ļoti lieliski ieraudzīt. Imanta aizsardzība, tas viss, tas ir tikai tev nāk par labu. Tas neizslēdz viens otru. Es pat par tādām lietām nedomāju, jo es zinu, ka viņa man strādā. Man ir svarīgi tas, kad es pirmkārt es redzu, kā viņa darbojās. Otrkārt, nu, man ir vienalga, cik man tur dziļumā ir. Jo tu esi spēcīgāka, jo tev vieglāk strādāt. Jo tev tu jau arī saproties, ej ārpus pūļa, ja? Un tajā brīdī, kad tu ej pacelies virs pūļa, nu, tu esi kā tāds lakmusa papīrs visiem šitiem. Jā. Tev tas viss ir jāzina tā kā ēst. Skaidrs, labi, paldies. Nu, tā apmēram. Vēl kādi jautājumi? Nu, ja jautājumi nebūs, tad jau, tad šodienai man tas ir viss. Nākamā nodarbība, tātad nodarbība būs, ja nemaldos, 25. vai 4. novembrī, jo pa vidu kaut kādi svētki bija un kaut kas te sajuka. Bet, nu, jums vismaz ir laiks padomāt. Un tad jau es ceru, ka es tikšos ar jums. Priecāšos padalīties. Bet, nu, atcerieties vēl, jā, nu, var gadīties, ka arī tad, kad jūs mācīsieties, jums iznāks ārā kaut kādas tēmas, kuras jums ir. Un tad arī var gadīties, ka kaut kas vēl var nākt klāt, kaut kas vēl var pamainīties, jo, nu, 6 gadi tas nav daudz vēl. Tur vēl slīpējās gan prakses, gan koriģējās, lai paliek kaut kas varbūt kaut ko noņems. Es nezinu, tas ir procesā. Tā ka jums arī tad būs, nevis diemžēl, jūs arī jutīsiet, ko nozīmē, kad, nu, kā veidojās šīs prakses. Un jums tas būs labi, jo jums jau pašiem arī tas svarīgi. Jo jūs jau arī nevarat zināt, ko darīsiet pēc gadiem. Vai ne? Tieši tā. Nu, pēdējo reizi. Tad gan es teikšu visu. Nu, labi. Ja nav, prieks bija jūs redzēt tie, kas klātienē. Paldies! Mīlu jūs! Joprojām priecājos par jums. Uz tikšanos! Paldies! Uz redzēšanos! Ātā!